Katram cilvēkam ir savs vaļasprieks. Kāds ir jūsējais? Kāds ir mans vaļasprieks? Ja? Nu, mans vaļasprieks ir, varbūt sakot, tā ir man tāda atpūta arī reize, ka es aizēju uz dārzu. Man jau nav tur tā, obligāti, katru dienu es varu iet, varu neiet, bet tā ir sava veida man atpūta. Nu, tas ir mans arī vaļasprieks un ja kas tur dārzā ir iestādīts, tā jau, varbūt sakot, tas jābūt tīrībai. Jā, tā es kaut ko varu sagaidīt no sava padarītā darba, ne jau kaut kā tur iestādīt. Un tas man ar vecskot un rudeni novākt, tad rudeni tur nebūs ko novākt. Jā, nu apmēram tā. Nu, teiksim, kas šogad vislabāk izauga jūs dārzā? Par ko lielākais prieks? Man daudz nekas nav iestādīts. Man ir prieks. Es kvadratmetrā iestādīju sīpolus, ka man bišķi pašam ir savu sīpoli. Un otrs kvadratmetrā es iesēju dilles. Jā, un tas man arī ir izauguši. Un tagad ir ļoti zaļas tādas un smaržīgas un garšīgas. Un vēl man ir kādi bišķi pāri par 300 stādiem zemenes. Jā, tas ir daudz un daudz darba prasa. Jā, nu, es ar to ir apmierināts. Man vismaz ar vecu. Vienam dēlam nav dārziņš, otram dēlam nav dārziņš. Man ir prieks, ka es viņu varu palīdzēt. Jā. Apvienot vaļasprieku ar liederīgo. Jā, ka es viņam varu palīdzēt. Jā, un dažreiz dēls atnāk, man dārza kaut ko palīdz. Jā, par to es arī priecājos. Jā. Paauga, es varu teikt, ļoti labi. Ļoti labi paauga. Zemenes, jā, pagājušajā gadā bija salīdzinot mazāk kā šogad. Jā. Nu, labi dārs. No pavasara līdz vēlam rudenim būs ko darīt, bet ziemā šīs vaļasprieks, nu, tur nebūs vairs ko darīt. Vai nebūs jāmeklē citu izklaidi? Laika kavētas, vaļasprieks. Nu, ko cita izklaide? Izklaide, sakot, tā man ir pastāvīgi. Es sastāvu arī Daugavas vanagos, jā. Un mana pārējā izklaide ir grāmatas. Tātad ziemā grāmatas? Nu, arī tagad man šodien pat jāpargarina termiņš, jā, jo es nepaspēju izlasīt. Nu, priekšrokā dabiski ir dārzem un tādēļ man... Tātad jāiet uz biblioteku? Nu, jāiet, vienkārši jāpiezvana. Jā, jāpazvana, nu, tur automātiski, jā, to visu izdarīs. Jā, nu, man ir vairāk viena tāda tēma, es vairāk, vēsturiska tēma, jā, nu, kas mani vairāk interesē. Nu, es zinu, ka, varbūt, tā, nu, man tēvs bija karotais, kuram gan tādi radnieki nav bijuši tagad karotāji beidzamajā laikā. Tas, nu, laiks ir diezgan daudz pagājis, tas varbūt 70 gadu, jā, bet tas liekas tā, kā vakar bija mūsu paudzei. Jaunieši jau varbūt maz zina, varbūt tik daudz zina, cik viņam skolā iemāca vēsturi, un ja viņa ir tāda bieza, kā kādreiz mums mācīja, tāda zina, nedaudz lapuses bija Latvijas PSRS vēsturē. Jā, nu, tagad es domāju, varbūt kā biezākā un saturīgākā pēc sava satura. Kāds vaļasprieks vai hobijs ir jums? Mans vaļasprieks, man ļoti patīk dziedāt, tāpēc es dziedu korī. Ja drīkst zināt, kā, ne? Vendavā, pie Rozītes kundzes.
Tad otrs mans hobijs ir saistīts ar manām lauku mājām. Tā ir darbošanās dārzā. Nu, tas ir tā kā hobijs ar to, kas tev ir vajadzīgs, jā, ar pienākumu. Un tad man patīk lasīt grāmatas. Nu, tagad nāks garie rudens un ziemas vakar, tad varēs atļauties lasīt grāmatas, jo vasarā tad ir vairāk tās nodarbes dārzā un mājā. Un tad man patīk tādas mākslinieciskas lietas. Es apgūstu dekupāžu, man ļoti patīk dekupēt. Kas tā ir par lietu? Tā ir tāda īpaša tehnika, ka tu, teiksim, no vecām lietām atjaunot pilnīgi tādas, uztaisīt tādu mākslas šedēru, jā. Tāpēc man mīļākais veikaliņš ir Pindzele, kur var nopirkt šīs lietas. Un teiksim, mēs apmeklējam kursus ar draudzenēm, jā, un tad mēs kopā arī dekupējam. Jūs minējāt grāmatas. Kāda tēma ir jums mīļākā grāmatās? Man patīk psiholoģijas, jā, psiholoģiju palasīt. Nu, tad ir mana mīļākā rakstniece ir Suzana Kubelka, jā, viņai gan diemžēl nav iznākuši jaunas grāmatas, bet, pārlas tās pašas vecās, tad parasti es arī grāmatnīcā skatos, jā, kur grāmata man varētu ieinteresēt, to es tad nopērku un lasu. Tātad papildiniet savu bibliotēku. Jā. Un minējāt kori. Jā. Cik ilgi jau dziedat un kā radās šī ideja? No skolas gadiem jau? Jā, es principā dziedāju skolas korī un ansamblē. Es gan kuldīdzniece esmu tikai 5 gadus, jā. Pirms tam es dziedāju vokāli instrumentālajā ansamblē Ilūzijas sieviešu. Un tad, teiksim, iepazīstot lēnām cilvēkus, jā, tavā ceļā vienkārši atnāk tie cilvēki, kuri ir domāti tev. Un tad es sastapos ar tādu meiteni, jā, kur man piedāvāja šo iespēju iet uz kori, jo viņa arī dzied korī. Un tā kā korī es sāku dziedāt pagājušo gadu. Vai ir būts arī, teiksim, kaut kādā tālākā tūrē? Nē, neesmu gan. Esmu tikai pa Latviju, tagad par cik moderni ir šie pilsētas svētki. Tad vienos pilsētas svētkos, otros. Kur bijāt? Tad, kad es vēl dzīvoju Nekuldīgā, tad mēs bijām pilsētas svētkos Kuldīgā ar ansambli. Ja? Tad mēs bijām gan drīz kā salona ansamblis, jo mēs kāzu ceremonijā dziedājām katru nedēļas nogali. Un tad tāpat esam bijuši arī Latgales pilsētās Madonā un Smiltenē. Tā. Pašai, kuras dziesmas patīk vislabāk? Tas ir pēc noskaņojuma. Šajā dienā man var patikt viena dziesma un rīt jau cita, bet man nav tāda dziesma, kuras man nepatīk. Man ļoti mīļas ir tautas dziesmas. Un jā, ir labs garīgais uz spīd saulīt. Ir jādungo kāda dziesmiņa pie sevis arī? Īstenībā man ir tā, ka man iesēžās kāda dziesma, jā, un tad viņas skan ilgi manī. Un tad tu nevari no viņas tikt vaļā. Sakiet, lūdzu, kā jūs pavadat savu brīvo laiku? Vai ir kāds vaļasprieks? Ko? Kad brīvs paskatās televizoru, cik tas brīvais ir laukos. No kurienes esat? No Gudenieku pagasta. Un tātad pārsvarā, es saprotu, jūsu dzīve ir saistīta ar lauku darbiem. Ar lauku darbiem, jā. Vai tad šogad raži novākt? Vēl bija ietas un tā, kartupeļi novākt, labība nakulta. Kā auga šogad? Labi šogad bija rāži. Vasara nebija no tām siltākajām, varbūt tādēļ labi izauga? Nezinu. Mitrums bija un viss tā. Labība kartupeļi laba. Tātad jūs savus dzīves priekus radat tieši strādājot ar šiem lauku darbiem? Ar lauku darbiem, jā. Tieši kurš darbīs vislabāk patīk? Kas patīk? Jāpatīk viss. Jādara. Vai ir kas palīdz? Sieva. Tātad strādāja divatā? Jā.
Nu, un kad lielā kartupeļu talka, tad jau droši vien arī bērni atbrauc ciemos. Tad ir talks, ka kartupeļu talks. Un kartupeļus roka. Katrs cilvēks cenšas izvēlēties sev tīkamu vaļasprieku. Kāds ir jūsējais? Uz doto brīdi ir audzināt dēlu. Cik liels sev ir? Vasarā palika 3 gadi. Kā viņš uzvedās? Ir savu niķi un savu stiķi. Pārsvarā klausa. Teiksim, kas viņam vislabāk patīk, ar ko spēlēties? Ar kaķi. Kaķim ar viņu. Tātad viņi jauki sadzīvo kopā? Jā. Tas ir īstenībā apbrīnojami. Un tagad rudenī, kad dabā ir tāds, krāšņums, vai viņam kā puikam arī patīk, teiksim, lapas un tam līdzīgi iet un skatīties? Patīk lasīt un pēc tam rādīt omē ar tēti. Kādas lietas viņam patīk arī kasteņas pētīt. Bet kaut kas jau pašai arī sirdī tuvāks. Dabas skaistums, teiksim tā. Kā daba iekrāsojās, koki, puķis kādas izskatās. Tātad kopā ar savu atlasi varat doties baudīt šo dabu. Jā. Ar ko jūs aizpildat savu brīvo laiku? Kāds ir jūs vaļasprieks? Ar ko es aizpildu? Vispār pašlaik uz doto momentu nemaz tik daudz tā brīvā laika nav. Kā tad tā? Visādi, tāpat ir konservēšana. Tas varētu būt viens no vaļaspriekiem. Gribas pastaigāt pa kādas foršu veikalu un paskatīties kāds smuks auskariņas nopirkt. Tas arī ļoti pieder pie lietas sev. Es nezinu, kas te vēl. Grāmati ļoti skaisti varētu būt, romāns lasu. Kādu romānu patīk? Bet tas ir, tagad es esmu vispār pēdējā laikā nevis vietējās, latvieši, bet ārzemi, romāni, tādi, pa mīlestību, forši. Un nāks garie ziemas vakari. Tieši par to tagad jau nav laika lasīt, bet, ziemas vakaros es domāju, ka jā. Kaut ko garšīgi izcept jau savam mīļot cilvēkam. Ko iepriecināt viņu būtu interesanti? Manējām, piemēram, patīk saldumi jau. Es varētu kādu kūciņu uzcept garšīgi. Kā pie jums saka, pie mums, piemēram, Vidzemē saka plācmais, te saka rausi sev. Daudz kas savādāks kā pie mums tur. Jā. Teiksim, ārpus mājas. Kas varētu būt interesants jūsuprāt? Aiziet abiem uz kādu atpūtas vakaru. Rumbiņā, piemēram, esmu jau bijusi. Kā patika? Forši. Jauki. Jā, jauki patīk. Kas jums patīk darīt brīvajā laikā? Kāds ir vaļasprieks? Brīvajā laikā man patīk braukāt ar mopēdiem, močiem. Reizēm aiziet pamakšķerēt. Tātad tehnika, vai pats arī remontē, gatavošu šo mocīti? Jā, pats skrūvē, ja kaut kas neiet. Tas ir interesanti? Jā. Bet, paiet zināms laiks, lai tik līdz šai braukšanai. Jā. Process ir jauks? Kamēr dabū nejauši, tikmēr jau nepatīk īpaši, bet kad iet, jā. Kur tu mīli braukt? Pa pilsētu, pa laukiem, kā tas būs? Pa laukiem. Un kā tad ar to copti būs? Nekas liels, jo pagaidām nav vēl bijis noķerts. Mīļākā vieta, kur makšķerēt? Dīķos. Un ko tad ķer? Parasti karps, līņas. Kā šogad ķerās? Šogad vēl neesmu bijis makšķerēt. Bet doma ir? Jā, doma ir. Pa ziemu iet, ļitkot. Kādēļ tieši ziema? Tad vairāk brīva laika, nav laukā ko darīt. Bet vai nesalst? Kārtīgi apģērbjās, tā ne. Katram cilvēkam, protams, ir savs vaļasprieks. Kāds ir jūsējais? Mums tagad tāda kā tradīcija ir tad, kad brīvdienās, jo mēs visi strādājam, un brīvdienās tā ir sestdiena vai svētdiena, mēs pārsvarā braucam visu kā makšķerēt. Arī man patīk, vīram patīk, un tad bērniem ar tas patīk. Tad mēs tā kopistiski, var teikt, tā kā ģimene tā arī atpūšamies. Tas ir tad uz jūru, tad kaut kur citur tā aizbraukt.
mums tie vaļasprieki tā kaut kā sakriet, ka patīk gan man, gan vīram, tad līdz ar to arī pēdējā laikā tas jau kādus 3 gadus jau ir mums tā kā jau pieņemts. Sieviete un makšķerēšana. Kā radās pirmā reize, kā bija? Pirmā reize jau bija tāda, tā kā iesācēja, parasti, ka saka, iesācēja tā laime, vai ne, kad mēs gājām makšķerēt, un kad man izvilkās 2 kilogramu līdaku, un tā arī tas viss iesākās. Uzreiz radās baigā interese, es neuzskatu tā, ka, pieņemsim, sievieti nevarētu makšķerēt, vai ne, un tas ir diezgan interesanti no vienas puses, un tas azarts rodās, un, tas ir tā, tiešām pie katras brīvās iespējas mēs braucam makšķerēt kaut kur atkarīgs no gada laikiem, atkarīgs no apstākļiem. Pieņemsim, ziemā mēs brauc bļitku un tās stundas nosēdēt, visas tās ir, bet, es uzskatu, ka mums kaut kā ir paveicies, ka ģimenē mums ir viens, kā saka, un tas visiem patīk, un esam apmierināti, un arī atpūsties, kā saka, tomēr tas ir tāds pasākums, kur var visu ģimeni atpūsties, jā. Tad mums ir... Un vai ir kāda konkrēta zivs suga, kuru vislabāk patīk? Tās pašas līdakas vairāk iziet uz tām līdakām, jā, jo tās tomēr tur ir vajadzīga pacietība tāda, un ar viņām ir kaut kā savādāk. Viņām ir savs tas, kā saka, raksturiņš, ka viņi nemaz tik viegli nevar. Un tad tur ir jāpiedomā ar ko, kā, un tad tur tāds azarts rodās. Un mīļāk uz dzīvo ziltiņu, jeb uz vizuli? Mēs pārsvarā uz vizulīti iet, bet jā, uz dzīvo arī, bet tad viņām atkal vairāk jau tā interesi uz tiem vizulīšiem, jo tad var izmēģināt kaut ko jaunu, pastīties, uz ko viņas vairāk ķerās un visu, un tad, tā kā saka, tad mēs tā. Jūs minējāt arī jūru, tātad nav sveši arī bučuma. Jā. Būtis arī, tas jau ir pirmais pavasarī un rudenī tagad. Tas jau sestdien jau ir saplānots, visi jau brauksim. Tātad šo sestdienu butēs? Jā, šo sestdienu mēs ir butēs un no pilus pāru ķersimies klāt. Izmēģināsim spēkus. Ko liksim uz āķi? Garnelīti? Vislabākais ir it kā pus uz puses garnelīti un tad vēl raudus filei. Tad ir vispār ķerās diezgan labi. Arī uz garnelēm jā, tā ķerās, bet, labākais, ja ir pus uz puses, tad viņām kaut kā labāk. Tomēr tā zivs smak un visu, un tad ir. To mēs pavasarī atklājām, kad, ja liek abas kopā, tad tagad rudenī izmēģināsim. Rudenī parasti ir lielāki vēji. Ļoti liela svinu būs jāliek, lai jūrā noturētu. Jā, ir tie, kā viņi saucās, tie apaļie tādi. Viņi ir tādi apaļie, ar tiem pilnībā pietiek. Un vislabākais jau ir, ka tas cits saka, ka tad, kad ir vējš, tad nav vērts braukt. Bet atkal, ja vējš ir no jūras, tad atkal tas ir otrādi, jo viņas viss pie krasta. Viss pie krasta tiek sapūstas un tad arī lielāka cerība, kā saka, ir viņas izdabūt ārā. Tā. Tā kā mums jau sestdien jau viss ir saplānot, viss atpūtīsimies un mācīsim nākošo paudzi. Kā ir jāatpūšās. Kāds ir jūsu vaļasprieks? Man īpaši tāda vaļasprieka nemaz nav. Tā vairāk tagad šobrīd man ir bērni, 2 brīnītes, ar kurām mēs arī aktīvi cenšamies pavadīt laiku arī, ja viņas ir ļoti aktīvas meitenes. Kas viņām vislabāk patīk darīt? Viņām? Vislabāk jau blēņas darīt. Protams, kuram tad nē? Bet nē, viņām patīk dziest, griezt, veidot, dejot, dziedāt viņām ļoti patīk. Viņas kā brīnītes ir līdzīgas vienotrai vai arī atšķirīgas? Diezgan atšķirīgas. Ir abām raksturi pilnīgi atšķirīgi. Cita kārtīgāk, otra atkal ir tāda haotiskāka. Diezgan tādas ļoti aktīvas meitenes.
jums patīk ar viņām doties, teiksim, tagad rudens pusē? Mēs pastaigājamies, aizējām uz stadionu, tad tagad mēs iztrakojās, izskraidās katrs divas, tad vai nu tagad šobrīd mēs iesim arī aktīvi darboties dejošanas pulciņos un arī dziedāšanas. Tādas lietas viņam ļoti patīk, bet pašais man arī patīk kādreiz, kad bija maz, tad es arī dziedāju, ļoti aktīvi piedalījos dažādos pasākumos un laikam no bērniem arī tas pats. Kā viņām patīk estrādē esošā bērnu pilsētiņa? Nu, tā viņām ļoti patīk. Cevišķi tie, kas ir jaunie, tā kā vingrošanas ir, tā patīk. Tā viņam ļoti patīk, tad viņš var vienu pavadīt. Nu, komunicēšanās ar citiem bērniem? Nu, to viņš ļoti labāk. Tas viņām, ar to viņām problēmas nav, un svešiem cilvēkiem viņš ir nebaidās. Un, tā kā diezgan aktīvs un sabiedrisks meitenes. Kā jūs pavadat brīvo laiku? Kāds ir jūsu hobijs? Nu, man ir privāta māja, mājā dārzs jāsakopja, puķis jāprušina, zālīte. Teiksim, vai dārzā ir arī rāža, ko novākt? Rāža arī ir, ko novākt, dārzeņi, āboli. Kāda rāža šogad āboliem? Laba, ļoti laba. Ļoti laba rāža. Nu, kad beigsies āboli, paliks vairāk brīvā laika. Es domāju, šeit darīja Ziemassvakaru. Ko tad darīsiet? Ziemassvakaros, tieši jau laika, jau privāta darbs, jau arī valsts darbs jāstrādā. Tas jau ir skolā darbs un medicīnā darbs. Tā kā brīvais laiks paliek mazāk. Un tomēr? Tomēr tad paskatās kā televīzijas pārraide, palas žurnāls. Kādas pārraides patīk? Filmu kāda interesanta. Tad arī, ugunsgrēks. Vai ziemā patīk arī ārpus mājas kaut kur doties? Arī patikt aizbraukt, protams, kaut kur uz ārzemēm pie bērniem. Bērni ārzemēs? Ārzemēs strādā, dzīvo. Tā doma jau ir? Tā doma jau ir, ka mums jābrauc, jā. Sakiet, lūdzu, kāds ir jūsu vaļasprieks? Vaļasprieki mēdz būt dažādi. Piemēram, dejošana, fotografēšana, slinkošana. Jā, un arī varbūt ceļošana, iespēja robežās. Kā ar to dejošanu? Ar to dejošanu, ja ir ar ko, tad jau viss ir kārtībā. Bet, teiksim, pašdarbībā vairs neiesaistos un brīvā laikā tā mazāk sanāk padejot. Bet, tas ir labs relaksīšs. Fotografēšana šeit jau var izpausties ļoti dažādi. Fotografēšana, jā, tālāk no cilvēkiem. Vairāk tās ir pastaigas pļavā, fotovedības. Jā, vairāk gan piemērotāk laika apstākļi tur vajadzīgi, vai ne? Ne katreiz tas ir iespējams, bet patīk. Un tieši jūs minējāt pļavā. Jā. Tas ir interesantākais. Pļavā, ja skatās zem kājām, tad var nofotografēt ļoti daudz sīkumiņus, ko parasti sabradā un nemaz neievēro. Un tad, kad tās makro bildītes parāda citiem, tad ir citādāk attieksme pret varbūt dabu vai cilvēku kļūst redzīgāk. Ar man tāpat bija. Kad sāku fotografēt, tad es citādāk uz lietām skatās, esmu vērīgāka. Un arī vairāk prieka gūstu no tā dabas skaistuma, to pozitīvismu. Tā. Protams, katram gada laikam savs skaistums. Jā, arī. Es domāju, šeit tieši fotografēšanā dažādi mainās, gan saules gaisma, gan ēnas krīt. Jā, pretgaismiņas man patīk, tad man labākā gaismiņa jau, mēs zinām, kad ir tā zemā gaismiņa, jā. Foniņš ir jāievēro, lai būtu tomēr. Bet ne jau katru reizi varbūt sanāk ideāla bilde, jo tas mirklis ir tikai mirklis dabā. Studijā tu vari ilgi grozīties ap to objektu, bet dabā tas ir tikai mirklis.
varbūt citreiz ir jānovērtē tas, ko tu esi noķēris, ja, to mirklīti.